Labrīt visiem. Viens tur uzrakstīja komentāru, lai lietoju tostermaizi. No ko nopirku tostermaizi. Jā, pamēģināsim. Kā te viņa turēsies uz āķa. Nu jā, tostermaize ir stingrāka. Tostermaize labāka nekā tā. No, kā pirmais metiens. Plašajā upītē. Uztinu jaunu auklu, plānāku. Pītā. Atnācu uz citu vietu. Ielaidīsim iekšā šitien smuki. Gan šito krastiņu nolaidīsim tā. Varbūt būs. Ziltiņa. Tā ir laba. Labi pretojās. Smuks sapals. Smuka copīte bija vēl. Šitais ir labs, kukainīts. Ko tā aukla? Čīks no aļika. Smuks sapals, jā. Rekords man šogad. Neaizē. Paskatieties. Kas pa kukaini. Cik liels. Un āķīs knapi turās. Jāiet zālītē. Smuks kukainīts. Tā man vajag naiblītis atrasti. Un izņemt āķīt ārā. Un pierreiz nomērīsim, cik viņš liels. Šitā. Te, kur mana mērlente. Viņš baigi resnais, pilns ar ikriem vēl. 40 centimetri. Nu, smuks kukainis. Nu, peldi tālāk. Tā, paldies par cīņu. Yes, labais. Ir pagājuši kaut kādas 7 dienas, kurš pēdējo reizi bija upē. Un ūdens ir krietni nokrities. Vismaz kādi 40 centimetri. Vēl kādi 30 centimetri un būs vasaras līmenis. Un tād būs īstais laiks pludināšanai. Bet arī, cik ātri tās zāles sauks. Jo daudzās vietās vispār nav iespējams papludināt. Visi vienkārši zālēs aizaugt, tā upe cieta. Te vidējais dziļums šitani upē, tas ir metrs. Runājot par šito kātu. Šitais kāds man ir, viņam tests ir no 80 līdz 120 un 360. Es ar šito kātu tikai sapals esmu makšķerējis. Es viņu nopirku vēl latu laikā, pa 10 lati, ja es nemaldos bija. Spols gan te daudz nomainīts, ja spols gan netur slodzi. Tad vienreiz šitanī pašā vietā toreiz man ručka nolūza, vēl kaut ārā sapala. Tad pārējām tur šitie te iekšā tie, kas tas griezuls ir, tie izģērbjās ārā vienkārši nodilst zobratiņi. Kaut kādi no svinas attaisītie. Jā, priekš sapala pludināšanas vispār nevajag tur baigi dārgo kātu, neko tur. Vienkārši daudz auklas vajag, lai to arī normāli tālu aizpludināt. Bet jā, šitais feeders man ir pats pirmais feeders, kas man jebkad ir bijis.
Ko vēl bišķi paplināsim, ja nebūs, tad iesim tālāk. Visu laiku jāpārvietojās pa to upi. 3-4 reizes ielaid, gar vienu krastiņu, gar otru pa vidiņu. Nav, ej tālāk. Nav jēgas, tur baigi ilgi sēdēt vienā vietā. Pēc tam ejot apakaļ, atkal var ielaist. Bet sapals tā, ir bijuši tā, kad 4-5 pat no vienas vietas esi izjūtis. Nav viņa baigi tāda bailīgā zivs. Vēl bišku pātru. Tā kā sāksies īstais nāstu laiks, tad tie sapali ņem tā kā debīli. Viens pēc otra nāk ārā. Tā viņi muģi. Palaidu pludiņu pa priekšu. Kādi 40 metri. Tā eju vienkārši lēnām pakaļ viņam. Tā, lai visu laiku aukli ir tā kā nostiepta. Ja iesiet pa ātru, tad nevarēsiet piecirst, jo būs pa tukšo. Kāpēc copes nav? Viena zivs pagaidām tikai, un viena cope. Un viss. Vajag siltāku laiku. Tas augstums laikam tā zivis ietekmē. Ievas jau tļām ziedēs. Tas nozīmē, ka nēģiem jābūt upē. Nēģiem nārsts. Nu, te apstāsimies tālāk, neiesim. Paplināsim šito posmiņu. Bet māzīši. Iemetu smuki gar otru krastu. Un smuki paņēma. Nu, parādies, draudziņ, kur tu esi. Jā, mazulīts. Vismaz ziltiņa. Šī tāds te kukainīts. Mazulīts. Nu, peldi prom, draugs. Tā, audz lielāks. Kad izaugs, atnāca apakaļ. Paņēma otrā krastā, kur pretī koks, tieši zem tā krūmiņa. Smuki gar krastiņu pludināja un paņēma. Jā, laikam jāpludina gar krastiem. Pa vidu pagaidām nav jēgas. Vēl nav mazās ziltiņas sanākušas upē. Princips uz maizi. Es varu pastāstīt, kā viņa strādā. Maizi tā, kad tu pludini un mazās kiļkas, vīķi, kā jūs tur pareizi sauc. Viņas knābā to maizi. Un viņas ir daudz parasti pie tās maizes, nu tur 30-40 ziltiņas mazās. Un viņas tā knābā, un lielais sapals redz, un viņš uzreiz brucienā virsū. Jo bieži tā, kad pie pludiņa skaties, visas zivis pa gaisu, uzreiz pludiņš zem ūdens. Uzreiz sapals galā. Tās ir pašlabākās copes. Tāpēc jau pludini tu apmēram nepilnos 40-50 centimetros pludiņu, nu dziļumā. Un forši var redzēt, ka tās visas mazās pa gaisu un plud zem ūdens, un jau tāds kilogramīgs paņem, vispār pasaka. Mēģināsim vēlreiz iemest. Galvenais kokā neiemest. Kā man tas bieži sanāk. O, lai pelta gar otru krastiņu. Būs vēl viena cope, tenī pašā vietā tagad no pludiņš stāv. Parasti sapali baros ir. Nav. Žēl. Laidīsim tālāk. Varbūt tālāk kāds būs. O, cope. Aizgāja. Smūgs bija. O, viņš pat mutulu uzmeta. 2 zivis no vienas vietas. Bet šitais bija labs. Ai, žēl. Labi, āķiem maizi metam vēlreiz. Nu, būs vēl viena cope tur. Vienu es izvilku, viens aizgāja man. Nāni, nav. Pēc tam atnākšu atkal uz to pašu vietu, kad aiziešu tur tālāk.
Varbūt viņš atkal paņems man. Jā, bet žēl, ka aizgāja. Atrāvās pa zobiem, uzmeta mutuli un viss. Gāja pakaļ pludeņam un paņēma mazulīts kaut kāds. Maziņais vispārīgi. Maziņš. Kukainīts. Tādi, kā man pirmo reizi laikam trāpījās. Tāķis ir ierīts vai knaiblis. Vispār mazulīts. Peldi prom. Mazais kurkuli. Audz lielāks. Tur tāda interesanta vieta. Tur ir koks un sanesums ir maziņš. Un tieši pirms sanesumā paņēma. Ielaidīsim vēlreiz tuliņām. Reku ir tā vieta, kur tas mazais paņēma. Es vēl 4 reizes ielaidu. Pirms nebija vairāk copis. Tad pabridīsim uz priekšu vēl bišku. Aizlaidīšu kādu 30 metrus un tad iešu vienkārši pakaļ. Bet te var redzēt, te mazās zivis ir kiļkas ar kājiņas tur. Ņemās, ik pa brīdim uzlec uz augšu. Ko var redzēt, cik augstu ūdens līmenis bijis. Skalojies krasts. Reku, kur es stāvu. Šitāda vietiņa. Tur otrā krastā iztek vietējie kakuļi no vietējās ģirēoņas. Es, kad biju sīkāks, maziņš vēl, tad šitā bija populāra vieta ar lazdas kātu makšķerēt mazās ziltiņas. Jo tur, kur tie sūdi ietek iekšā, tas ūdens tur tāds melns ir. Un tad melnējā iemet uz slieku un vienmēr zivis bija. Ī mazie plicēni vispārējais. Tā bija top vieta, kur varēja vienmēr zivis noķert. Te ir līde, kas bieži trāpījās. Nevis tas, ka bieži, bet visu laiku pārsvarā. Bet jo tās sīkās tur visu laiku tusējās un plēsēji blakus stāv. Cik man reiz te bija tā, kad uz pludiņa makšķerē uz slieku un līdi, ka paņem. Tas jau saugušas, drīz jau būs pāri zābakam. Poigi ātri aug. Jā, vēl kāds mēnesis un šitās vietas vairs netiks klāt. Ātris būs tā saugušas, kad pāri galvai parasti viņas ir. Pupi peldēja un tur pie tiem krūmiņiem. Tāds pelziens bija tikko. Kāds noēda to maizi. Jāpaiet bišķi tuvāk un jāiemet. Varbūt paņems. Tad redziet, ka maizi mētā. Jūs redzat vismaz, kur zivis stāv. Jāpamēģina iemest. Varbūt izdosies man. Tā, kas man tur notika? Nekas. Tā man vajag otru krastu. Jūs neieštrūkt iekšā. Tad gan būs čābīgi. Šogad pirmā pelde būs. Paņems viņš man vai nē? Tā nav tā zivs, kura tur maizi apēda. Mazulīts atkal. Vispār pat nepratojās tur neko diži. Tāpat nav, tas pat nav sapals. Tā ir smuka rauda. Redziet, tā kā raudas arī var noķert uz maizi. Nevajag tieši sapals ķert. Smuka. Kaut kad, ja es nemaldos, raudām bija jānārsto tagad. Peldi prom. Labi, paiesim tālāk. Sapali negribu ņemt vairāk. Ja salīdzina tādu raudas izmēru un sapala tādu pašu izmēru, tad sapala spēcīgāk pretojās nekā rauda. Rauda kaut ko tur no sākuma paspirinājās, un ar to arī balva beidzās viņai.
Kaut kur viņa man te paņēma. Šitā koka. Te pamēģināt ielaist. Bet te ir baigais sēklis. Te pa vasaru visu grunti var redzēt. Un daudz koku un vispārējais. Te vajag mazāku dziļumu likt. Un tas, ja paņems man, es nedabūšu pār tiem kokiem. Nē, nelaidīsim te. Aiziesim aiz. Tad gan jau ielaidīsim. O, jāņogas auga. Ja? Tāds jāņogas. Ko redzēt, kādi te krūmi. Vispārējais. O, te gan es ielaidīšu. Ja uzlikšu bišķi mazāk dziļumu. O, reku koks pa visu upiet. Kā te. Iemetīsim. Galvenais pludiņu nenorot. Viņam jau es esmu peldējis pakaļmentēlēs jau kādas 3 reizes. Man dārgs šitais pludiņš. Tik daudz zivis uz viņu noķerts. Tikko kā bija copīte, knapi pludiņu vilka uz sānu. O, ir paņēma. Ai! Ai! Bet tur mazais laikam viņš baigi vilka uz sānu ritīgi no sākuma. Un pēc tam ritīgi parāda zem ūdens. Maziņš kaut kas. Labi, pa zobēm viņš nedabūja. Metam vēlreiz. No, labs gabals noiets pupi. Eka tepat upe. Bet nu, te copes nebija. Pēdējā cope bija tur, kur raudu noķēra. Tā ir tieši apakai. Pa tām pašām vietām visām, kur bija copes. Izpludināšu vēl. Būs, nebūs. Tad jau uz māju pus čāpošu. Augsts vējš. Jau rokas atsalušas. Agrāk te bija smuki koki. Daudz koki bija vispārējais. Tad te viens uzcēla māju, kas jau uztaisīja trepītes, laipu, viss kā nākās. Tad viņš sāka krastu pļaut. Tā kā līdz ar zemi gandrīz. Un katru gadu pļaujot, tā rezultātā krasts birstlējā slīd. Jo visu laiku skalojās ārā. Viņam vairāk nav šitāda sega, kā kur var redzēt apakšā no vecās zāles. Nekā nav. Un ar straumi izskalojās ārā. Tad te brauc kur bēra šitos akmeņus iekšā upē. Tā var ar kaut kādu šķembu akmeņiem nostiprināt to krastu. Bet pa lielam ir tā, ka ja viņš nebūtu to krastu pļāvis, tos kokus izcirst, kas tur bija, tas arī nebūtu tā noticis. No. Un dambis ar to paliek šķidrs, jo nav satura. Tad rekur upi izbojāja. Malači, ko lai saka. Iesim no saliņas, šitā krasta pie tās saliņas. Varbūt paveiksies kādu noķert zivi. Un tā tieši līdz tam tiltam noiešu pa šito krastu. Būs, nebūs. Cik sanāk, es jau ilgi makšķerēju šodien. Šodien es sāku 11. Pūkstens ir bez 22. Bišku būs beigās.
Vai kaut kāda stunda noiet šito posmu. Nav liels. Nu, bet vismaz zivs pa ilgiem laikiem. Nu, parādies, kur tu esi. Otrs lielākais šodien. Smuki paņēma. Tu jau te arī ir zivtiņas ir. Nanāc šurp, atbrīvosim tevi. Kāds sapaļiņš. Skaistulis. Uz otru pusi. Malacis, izlec ārā. Nu, peld. Tā, audz lielāks. Draugs, galvenais te pat paņēma. Laidīsim vēlreiz. Tā. Kura man jau zivs šodien ir? Es jau esmu saputrojies. Jā, toster maize ir krietni labāk nekā tās. Būs vēl viens. Pašu maliņu. Jā, jāpagaida būs kāda vēl nedēļa, 2. Tad jānāk atkal uz upi būs. Tad būs siltāks arī. Ūdens cerams būs nokrities. Kaut kādu metru nošļūtas lejā kalns. No šitā, pa šito posmu 2 sapali aizgāja. Bišķi patinu un nokrit no āķa. Sapratu, ka bišķi lielāka āķi vajag likti. Šitais bišķi pa mazu. Un vienu noķēra. Labi, tad jau tiekamies. Gan jau ar citām zīvīm beidzot. Un. Es vēl gribēju pateikt. Jā, uz upi nākuši pēc kaut kādas nedēļas. Bišku vēlāk. Man tā kājām 5 minūtes atnakt. Vai bišku vēl ūdens nokrītās. Jā, cerams, ka būs labi visiem ar tā. Atnācu vēl līdz šitai vietai. Atcerējos, tur taču krastā pludiņš ir. Es, kad no rīta tur laidi pludināju, tur no tā krasta redzēju, ka tur pludiņš ir. Mums jāiziet pakaļ. Ko viņi var redzēt pašu mājiņu. Vienreiz ielaidīšu un tad iešu pakaļ pludiņam. Nu viss, tagad gan viss. Ejam pakaļ pludiņam. Kur viņš tur bija? Galvenais pašam neiežaukt iekšā. Es parasti upē skatos līmeni pēc šitā groda. Jo, ka brauc pāri tilta, viņu var ideāli redzēt. Un vasaras līmenis ir tik liels, ka tur apakšā var redzēt vēl viens grods ir. Nu, tas apmēram, kad ir 30-40 cm nokrities ūdens, tad ir vasaras līmenis. Re, kur ir pludiņš. Viņš jau kaut kāds tur. Kaut kāds tur brāķis. Viņu var paņemt ārā, nolikt tur. Vispārīgi, lai viņš tur nemētājās upē. Ja te parasti iet pensionārs nāk copēt, viņš atnāks, viņš paņems viņu. Noliksim reku tur uz ragatkas viņam noderēs. Nē, te noliksim uz koka, lai stāv šitā te. Tad gan viss. Labi, es dodos mājā.